Interesanti. Katru reizi pirms ierakstīšanas pogas nospiešanas prāts traucas. Prāts traucas tālu, viņam vajag punktus. No tā punkta iesim pie tā punkta, no tā punkta iesim pie tā punkta. Un jo vairāk viņš domā, jo vairāk es domāju, jo satrauktāks es kļūstu. Un jo grūtāk ir nosviest to pogu. Interesanti tas, ka visu šo laiku ir vajadzīgs man iemesls kāpēc kaut ko darīt. Vienmēr jābūt kaut kādam iemeslam, kāpēc tas tiek darīts, kāpēc tas tiek darīts. No vienas puses tas ir labi, no vienas puses tas ir slikti. Ja tu dari kaut ko dēļ, tagad ar depresiju, ja tu dari, lai aizbēgtu no depresijas, tas ir kā negatīvi. Ķipa. Tāpēc ir labi pajautāt, kāpēc to dari. Tāpēc, ka es bēgu no kaut kā, tad no kā es bēgu. Un tā tālāk. Tajā ziņā kā ir labi. Bet tajā pašā laikā, ja tu gribi kaut ko darīt, tad priekš kam tev vajag iemeslu. Tev pietiek ar iemeslu to, ka tu gribi darīt. Bet aiz tās darīšanas taču kaut kas slēpjās. Nu jā, tur slēpjās kaut kāda sajūta. Nu un? Tad paradoksāli sanāk tas, ka kaut vai tu esi depresijā un meklē tos distractions, uzmanības novērsējus, ja tu sev ļauj to darīt un ļauj, tas automātiski vienalga ceļ tev ārā no viņas. Tā ir, ka ir tā, to es ļauju, to es neļauju, to es ļauju, to es neļauju. To es daru, jo blā blā, to es nedaru, jo blā blā. Un tā, interesanti. Interesanti tas, ka es meklēju iemeslus, kāpēc, piemēram, taisīt video. Ideja kaut kādu. Draugos uzrakstīja komentu, ka katram apakšā jābūt idejai, jo sajūtām vien nepietiek, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu viens būs, jā, tas ir tas, ko es laiku savu stāstu, bet tai pašā laikā tas ir, nu un. Jābūt tā, ka es uzskatu tā, ka tu dari darīšanas pēc. Tu nedari tādēļ, ka tu gribi iegūt kaut ko, tu nedari tādēļ, ka tu gribi kaut ko panākt. Netaisi video, lai visu pasauli pēkšņi paliek, labi pēkšņi ne, kaut vai pēc 10 gadiem, tā pēkšņi paliek kā harmoniskāk. Jo kādu taisi arī tādu iemeslu, tad tu esi atkarīgs no rezultātu. Es uzrakstu poēmu, un tad es viņu nopublicēju, un tad ir skatījumi, nav skatījumi, ir skatījumi, nav skatījumi. Un tad sākās svārstība. Būs labi, vai ir skatījumi, būs labi, vai nav skatījumi. Tā pašā laikā uztaisīju, jo es viņu uzrakstīju, lai es viņu uzrakstītu. Paskatītos, kā plūst ārā, rakstot tekstu. Jo runājot ir savādāk, rakstot ir savādāk. Rakstot es varu lēnām, tad lēnām jābūt visu laiku tai svārstībā iekšā, kamēr runājot, es pārmetu uz vienu, uz otru, trešo, ceturto. Un pat tagad video, un tad nosaukumu man vajag. Un tad vispirms es gribu izdomāt nosaukumu, tad taisīt video. Var jau otrādi uztaisīt video, un pēc tam, kad pastāst, kas tur ir, un uzrakst nosaukumu. Nē. Video bez nosaukuma 1, video bez nosaukuma 2, video bez nosaukuma 3. Un tā tālāk. Idejas. Bieži es meklēju iemeslus, kāpēc to darīt. Bet tai pašā laikā, kad es daru kaut ko, kas man patīka, man nevajag nemaz iemesls. Atceros pagātnē, ka, piemēram, es mācījos jau pārlādēt datoru, jaunu Windows uzlikt. Un tad citiem es varēju palīdzēt draugiem. Un tad it kā es varu prasīt samaksu, it kā nē, man jau negribās prasīt samaksu, man vienalga. Tas ir, es to varu izdarīt un viss, man patīk. Bet to pretī prasīt samaksu es nevaru. Tas jau it kā man problēmas atkal, kāpēc nevar paprasīt samaksu. Bet te pašā laikā es gribu dzīvot sabiedrībā, kur to nedara. Kur cilvēki dara tā, ka viņi to grib darīt. Kad es aiziet pie kaimiņa, paprasu, vai viņš nevar, viņš pasaka jā, nē. Un viss. Un par to pretī negaida neko.
Un te pašā laikā kaimiņš var atnākt pie manis kaut ko paprasīt, un es viņam jā, nē pateikšu. Interesanti. Un te pašā laikā prāts to nespēja tā pieņemt, jo viņš nav dzīvojis tā. Prāts redz tikai to, kas ir bijis un to, kas ir šajā brīdī. It kā šajā brīdī. Ar laiku nobīdi. Un tad viņam grūti to pieņemt, bet te pašā laikā es, kas ir ne tikai mans prāts, bet es caur sajūtām, kur informācija nāk, jā, tas ir iespējams dzīvot tā, ka tev nav nekas jāprast pretī, viss notiksies, viss pats notiksies. Sinhronitāte palīdzēs, sakritības, caur sakritībām. Pazēs silta diena, tikai tā, ka es atvēros tikai sakritību. Tas nekas, ka tomāti siltumnīcā iet postā. Nē, nu tā. Silts vismaz, pagaidām. Pārāk bieži idejas, iemeslus, un tie iemesli ierobežo. Jo nedarīšu to, jo tam nav iemesls. Kāds labums no tā, ka es vienkārši filmēšu un runāšu kaut ko. Kāds labums no tā? Nu, man ir labums tas, nu, ka es parunāju. Vai kāds labums citiem no tā, ka es vienkārši runāju? Un ņemot vērā to, ka es no dabas esmu kluss cilvēks. Klusais nauds. Sēž un vēro, nerunā. Jo no vienas puses man tā, ko tie cilvēki var tik daudz runāt, pietiek vienkārši pasēdēt, saklausīt viens otru elpu, paskatīties viens otram acīs, un ar to pietiek. Bet tajā pašā laikā cilvēki runā, un galvenais, ka runā tik tukši. Runāšanas pēc. Man patīk vienkārši nā, ko es tur bla. Paklausīšos visās, nu malas tik interesanti un tik tukši. Tai pašā laikā tāda jau arī ir dzīve, tukša, bet tai pašā arī interesanti. Dzīvo dzīvi dzīvošanas pēc. Nav iemeslu, vienkārši dzīvo. Dzīvo kā gribi. Un nevajag iemeslu dzīvot tā, kā tu gribi. Dzīvo tā, jo tu vienkārši tā gribi un ar to pietiek. Nu labi. Jā, es domāju, vēl ir video nosaukums.